Tas ir mans veida. Šaha pulciņa prezidents, labākās esejas es un Aleksandrs Čaks autors. Bet šī ZPD ideja man ļoti patīk. Par akmeņu daudzveidību parkā. Nevis parkā, bet dabā. Man pilnīgi vienalga par taviem akmeņiem. Man vajag prezentāciju, pētniecisko darbu un portfolio. Es saprotu, ka tu neesi nekāds domātājs, bet es tev jau paskaidroju, ka man šo atestātam vajag, Harī. Manai nākotnes izglītībai. Es ne savam priekam te ar manipulāciju nodarbojos, jā? Tā ir izpēte, akadēmiskā izpēte, tā ir schēmas analīze. Harī, man vēl šitā ideja ir jāpārbauda. Ok, pieņemsim, ka mūsu te desmitnieki gaida. Dabūt viņus ir čiki puki. Tagad pastāst, kā tu esi iedomājies to izdarīt? Moņas, vintāžu. Es jums veču pastāstīšu, kā vajag strādāt. Banāns tu esi imā. Tu pie meitenēm arī šitēji, ja? Vienā rokā dators, otrā enerģiskais. Tu vispār zini, kā Wordā atsaucas taisīt? Man vispār vajag vēl kādu darbu. Tas nav darbs. Tas ir evolūcijas esence. Tas ir tas, kur ir viss, ja? Tā ir pārliecināšanas māksla. Tur ir viss, tur ir prāts, tur ir iekša un tur ir skaistuma izjūta. Veides kungs. Jūs varat izdomāties kādu deģenerātu, kas izmanto mākslīgo intelektu. Vispār es rakstu tikai par akmeņiem. Nu, tak loģiski, ka par akmeņiem. Kurš tu normāls džeks raksta par kokiem kaut kādiem?